Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl. Priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl. Priecājies, jo Dievs tevi mīl. Sveicināti! Šodien Kristīgās liecības studijā viesojas Lota Zvaigznīte. Viņa ir kristiete, un Dievs ir darījis daudz lietas viņas dzīvē. Jā, čau, Kristīna, un prieks būt arī šajā studijā. Wow! Nu, kā lai tev pasaka, Dievs manā dzīvē ir mainījis lietas, un lai arī, teiksim tā, kas kristieti no pašas bērnības, lai arī dzīve gāja kā no kalniem augšā lejā, bet jebkurā gadījumā, es domāju, mēs varam paņemt kā jautājumu atbilžu vakaru, kurā tu man uzdod jautājumus, kaut ko tu vai arī zini no manas dzīves, vai arī vēlies uzzināt, kuru tu vai kāds cits skatītājs, kuram tas noderētu precīzāk. Jo Dievs darbojas ar cilvēkiem dažādā veidā, kā dziesmā, dzejā. Ir vēl viskaut kādas lietas, kā Dievs darbojās, tāpēc es domāju, lai es neizvēršos plašos teikumos, pievērsimies jautājumu atbilžu variantiem. Es lūdzu došu tev vārdu. Jā, jautājums jau izskanēja. Kā tu atnāci pie Dieva? Un kas tu biji pirms tam? Labs jautājums. Kā es atnācu pie Dieva un kas es biju pirms tam? Pirms tam es nebiju nekas. Bez Dieva es neesmu nekas. Patiesībā, jā, man dzīve iesākas to, ka es piedzimu kristīgā ģimenē. Lai arī laika gaitā man ģimene izšķīrās, bet es nenozīmē to, ka es savu tēvu nemīlu. Es savu tēvu arī mīlu, un lai arī kāds cilvēks viņš bija, es tomēr novērtēju to, ka es zinu to, ka viņš pazina Dievu, un es tiešām ceru, ka viņš arī ar laiku sapratīs to, ka bez Dieva nevar dzīvot. Bija tā, kā es atnācu. Wow! Pat īsti, es nezinu, kā lai izstāsta, bet bija tā, ka man oma ļoti daudz mācīja par ticību, par to, kā ir jādzīvo, par to, ka tev ir jādzīvo šķīsta, tīra, taisnīga dzīve, Dievam tīkam. Un tur bija tā, ka bērnībā oma ļoti mācīja Bībeli. Man arī gāju svētdienas skolām, jo, kā lai pasaka, man pirmā draudze, kurā es dzīvoju, neteiksim tā, ka dzīvoju, bet tā ir man dvēseles atgriešanās, bija tēls, papis draudzes, svētdienas tēlsiem, jūs esat super. Jā, es gāju svētdienas skolā un sapratu to, ka es esmu ļoti gudra. Es vienkārši sapratu, ka viņš paskaties atpakaļ, kā es esmu dzīvojis. Un, ka pastāst, kad mums bija tie Bībeles dāvināja, un tur vienkārši ir rakstīts datums, un vienkārši visādi pieraksti. Un viņš tāds, come on. Mums sāk saprast tāds, īstenībā es biju tik gudra. Tādā ziņā, ka tāds, ok, labi, Lota. Un es atceros to, ka es bērnībā, kad es gāju uz svētdienas skolu, es palīdzēju jauniem cilvēkiem, kas nāca uz svētdienas skolu, es palīdzēju saprast to vielu, kudai man bija tā, es arī biju tajā grupiņā, bet es sapratu vairāk nekā viņi un sapratu dziļāk. Un tas pats arī, kad wow, es pat īsti nezinu, ko lai stāstu, tur tik daudz, kas
Nu jā, nav jau, protams, tik spožs ceļš, kā izklausās, ka viss ir labi, viss ir skaists, es kopā ar Dievu, viss ir ideāli, tā nav. Protams, mums kaitam kristētim ir savs uzbrukums, un sātnes darbojās kristēšu dzīvēs, tas ir, protams, bet jebkurā gadījumā Dievs ir spēcīgāks par sātanu. Bet mēs cilvēki esam nespēcīgi tādā ziņā, ka mēs nelūdzam vairāk kā mums vajadzētu, vai arī nelasam Bībeli, kas ir Dieva vārds, kas tiešām mums ir vajadzīgs katram. Jo bez tā mēs arī varam pakrist, kā man bija tā, ka es 2 gadus nodzīvoju, teiksim tā, 2 gadus nodzīvoju pasaulē, bet tajā pašā laikā bija tā, ka es sapratu, ka man pašapziņā bija tas, ka Dievs ir. Un to, ka Dievs jau man izglābs kurā gadījumā. Bet bija tā, ka savus 2 gadus, tā kā uzskatīju, ka es esmu kristieti, bet īstenībā es tā neuzvedos, es tā nedzīvoju, un protams, kādi bija mani draugi, tā man mamma pateica to, ka tu neesi vairs tu. Un bija tā, ka man omīte jau sāk raudāt par to, ka es esmu atkritus no Dieva, un bija tās, ka tu tur melo, es neesmu atkritus no Dieva, un to, ka es tur lasu Bībeli, ko tu es īstenībā nelasīju, es ļoti daudz visiem meloju, mānījos, es zinu, ka man vecie draugi ļoti labi man pazīst to, ka es visiem gribēju atriepties, ka man kākās histērijas nenormālās skolā, kad es tur situ durvis daudzījos un ārvēts ko tik es nedarīju. Un tad es sāku pīpēt, tad es sāku dzert, sāku tusēt ar puišiem. Bija viens vakars, kad es ar mammu sēdēju pie galda, un tas bija sestdienas vakars, es biju Salkalnē pie radiem, un es stāstu mammai, ka es gribu uz klubu iet. Vienkārši aizēju patusēt uz kojietiem, tur taču krūtis, tur visi tur dzērās, un tā, viss ir labi, tur ir puiši, tur ir narkotikas, bet, protams, man bija tā, ka es zinu to, ka es narkotikas nelietošu, jo jebkurā gadījumā, es domāju, kaut kāds prāts jau man bija tajā arī brīdī, kad es to neizdarīju. Un, bija tā, ka es mammai pateicu to, ka es gribu iet uz klubu. Un es mammai teicu to, ka, bet jebkurā gadījumā es jau neko tur nedarīšu, es tur neiešu ar pušiem, neņemšos pa stūriem un tā tālāk. Kaut vai zināju to, ka es to varēšu izdarīt. Un bija tā, ka es eju, bet es neaizgāju, jo tajā vakarā bija tā, ka mamma sāk raudāt un pateica to, ka tā nav viņas meita vairāk. Un bija tāds, mammītis, taču es esmu liela, man bija 17 gadi, vai 16, es vairs neatceros, bet es esmu liela, un jebkurā gadījumā es esmu krūta, tā kā es sāku pībēt, un bija tāds, ka es vecāks par manu dzīvi, neko. Beigās, mēs nevis aizgājām uz klubu, kur es gribēju iet, protams, pēc aizgāju svētdien uz Vīlandi. Ir tāda Rīgā forša Vīlandes draudz, tā kā čau vīlandiešam, čau ūplajam. Kāpēc? Tas, ka viņš ir rītīgi foršs čēlis, man patīk, kā viņš dzied, un viņam ir superīgs sieviņi. Tā kā, kāpēc es vispār sāku runāt par Ūplaju un Vīlandi, ir tas, kad es aizgāju ar mammu svētdienas rītā, un bija tās aizējām uz Vīlandes draudzi. Tāpēc, ka tur ir Ūplajs un vēl daži no Talsiem. Un es gribēju vienkārši satikt cilvēkus. Un man bija tā, es aizēju, un Ūplajs sāk dziedāt dziesmu, tu man vajadzīgs. Es sēžu, un man vienkārši sākās vienkārši histēriskās asaras. Es nesaprotu, kas maniem notiek. Un man māma vienkārši tāda stāv, un viņa tāda apsēžās, un tad noliek roku, viņa tāda, tā ir īstā meita, un tā ir tava vieta. Man bija tāds pāts, kāpēc, nē, varbūt es gribēju iet uz klubiņu, bet es atnācu uz baznīcu, arī klubiņš. Un tā sākās man atkal kristēšu dzīve, tur es atkal, pirms tam es arī, pēc degapām es aizgāju parunāt ar Ūplaju, tad vēl bija tas, kad, es tur parunāju, viņš teica, aizēju parunāju ar mācītāju. Bija tās, ka es aiziešu. Ko es zaudēšu? Neko. Tāpat jau pusdzīves zaudēju. Un es aizgāju runāt ar mācītāju, viņš aicināja mani uz grupiņām, uz jauniešiem. Tur bija arī jauniešu vakari. Otrdienās joprojām ir tāds metro, ir tik forši, tiešām pasākums jauniešiem. Tā kā iesaku katram jaunietim tur aiziet, nenožēlosiet 7 vakarā. Un tad es sāku iet, es gāju uz lūkšanām, kaut kur, bet tad es pārdegu atkal. Un tad atkal bija tāds laiks, ka tas atkal bija tā kā pasaulē, nekas neinteresēja. Bet kas bija pats interesantākais, tie 2 gadi, kas bija pasaulē, bija tas, ka es kādu reizi palasīju Bībeli, bet viņu lasīju nevis kā Bībeli, kurā ir vārds, kā teiks Dieva,
Bet, kad es viņu lasīju vienkārši prost kā grāmatu, es neko nejūtu vispār, ne gara spēku, ne pieskāriens, vispār neko. Man bija tāds, taču nav jāies lasīt, es neko nejūtu. Un tad es atkal atsāku pīpēt. Arī atsāku dzert, protams, alkoholu, bet, protams, man bija savs normas, ka sapratu to, kas nedrīkst dzert, pilnīgi tā, ka es galīgi kā hlamā. Bet, tajā pašā laikā man bija tā, apziņa to, ka nedrīkst piedzerties. Un būtīgi kā viena meitene man teica, vienreiz kojās, kad, es lasīju Bībeli, un man vienkārši pateica, tu esi rēsna. Man tāds, man bija vienalga, ko viņa saka. Es lasu. Viņa tāda, tev ir puisis? Es viņai neko neatbildu. Viņa tāda, es domāju, ka nē. Es tāda, ja tu man atnāc bojāt nervus, tu vari iet, tur ārpusē. Ne, man domā. Viņa tāda, tāds rēsnis jau nedabūs savu puisi. Man tāds, Dievs dabūs man puisi. Kurā gadījumā es neesmu rēsnis, es dievmeita. Tā es arī atbildēju. Bet tajā pašā laikā man bija tas, ka es pīpēju un dzēru. Tajā pašā brīdī, kad es to atbildēju. Bet tad atkal es aizgāju uz Mateju draudzi, vienkārši viņa bija tuvāk. Un es tā kā gāju uz jauniešiem un tā, bet man nejūt to vajadzību vairāk, ne pēc Dieva, ne pēc kā visu, man bija tāds, nevajag man to visu. Un tad atkal bija tāds pārējais periods, kad sapratu to, ka nē, Lotte, tev ir jāpārtrauc dzīvot šādu dzīvi, kā tas lai dzīvo. Un, protams, man bija ļoti daudz nekristīgi draugi, kuriem es tusēju, un tam vajadzēja visu mainīt. Vienkārši. Un tad es lūdzu Dievu, lai viņš vienkārši visu maina. Un bija tā, ka viņš vienkārši izmainīja man dzīvi pa 360 grādiem. Man bija tāds, wow. Es vienkārši vienu rītu pamožos un sapratu, ka es vairs negribu ne pīpēt, ne dzert. Un es vienkārši sapratu, ka man to nevajag. Man nevajag ne seksu ar puišiem, nekādas seksuālās attiecības, ne pasaulīgs draugs. Man vienkārši nevajag. Un tad es sāku iet uz Mateju, un tad es gāju vienu brīdi arī uz katoļu draudzēm. Un man bija doma, tā kā, pievienoties katoļos. Bet tas man tā kā, tie katoļi man nolika uz ceļa ritīgi tā, ka tu aizgāji, tu kalpoji, un saprati, jā, varbūt tas ir tavs. Bet tā, kad es sāku iet katehēzēs, tās tā kā mācības, kā viņiem māca, es sapratu, ka varbūt Dievs man ir atsūtījis uz ceļu atpakaļ, bet tajā pašā laikā man nav jābūt kādā draudzē, lai es viņu varētu slavēt vai pielūgt vai kalpot viņam. Jo man ir viena draudz, kas man ir ar sirdī, tā ir Tāls Baptis draudze, un es viņu arī šobrīd nevēlos pamest. Bet tas, kad arī man bija ļoti daudz iespējas, kur kalpot, ko darīt, un tas pats arī, kas kādreiz rakstīja to dzeju, kur man bija diezgan tāda spēcīga, ka tagad es vienkārši pastos, kādus tagad rakstu. Tā kā, arī pirms 2 gadiem vienkārši es pastos tāds, viņa ir pliekana, viņā nav garšas tajā dzejā. Un man bija tā, kad es atkal sapratu to, ka nē, tev ir kaut kas jāmaina atkal. Tas, kad lai gribējās tādu change visu laiku taisīt, bet es domāju, tā kā nevajag atkal, ko es tur atkal čakarēšos. Un tā mamma atkal teica, to kalēj no ceļa nost. Es tā, nē. Bet tieši laikā man bija tāda pašapziņa, tāds, vienalga. Nav jau nekāds jēgas vairs dzīvot. Es vairākas reizes gribēju taisīt pašnāvību, bet pēc tam, protams, savu atrunāju. Un tad bija viens brīdis, kad es sapratu to, Lotte saņem savu rokās tos Dieva meita. Un, lai arī tev ir nekristīgi draugi, tu vari būt nekristīgā sabiedrībā, bet caur tevi tu vari nest gaismu. Un tu vari iet un darīt par mācekļiem visu tautas, kā arī Jēzus lika. Lai arī mēs esam tā, jebkur vai mēs esam, nezinu, skolās, darbos, tur uz ielas, baznīcā, mēs spējam vienkārši visu mainīt, jo Dievs strādā ar mums. Kā viņš strādāja ar manīm, to, kad es domāju, ka viņš izmainīja man 360 grādu visu vienkārši pilnīgi. Es pamūros tāds, nē, es jūtu to, ka man to vajag, jo tad es arī aizgāju uz visādiem pasākumiem, gāju da jebkur un sapratu to, ka jā, tas ir mans. Protams, ir vēl daudz lietas, kas es neiesnēšos tieši sīkumos, kam es izgāju cauri,
Bet es atceros 3 lietas. Es esmu izglābus 3 cilvēkus no pašnāvībām. Bet es zinu to, ka es to neizdarīju, bet ka Dievs to izdarīja. Es par naktīm vienkārši man zvans cilvēks, viņš tāds, es teicu uz pašnāvības, saku, nē, tas nav jādara. Es saku, Dievs tev mīl, viņam to ir svarīgs. Nu, ko tu tur ar to Dievu un tā? Un tāds. Es zinu, ka tu neesi kristietis, bet Dievs tāpat tev mīl. Tā kā tas ir, kāpēc es esmu šobrīd šeit. Un kā es tikus tik tālu, un kam es esmu gājus cauri. Bet tajā pašā laikā, vienalga, vai tu esi samaitāts, vai tu esi, nezinu, bijis seksuāli izmantots, vai vēl kaut kas cits bijis. Tev vienalga esi tīri Dieva acīs. Vienalga, ko tu esi darījis. Tāpēc, jebkurš, lai arī cik viņš netīrs, justos. Zināt to, ka Dievs jūs mīl. Klausoties tevī, es redzu, cik tu esi stipra un reāli ļoti enerģiska un, manuprāt, tev dzīvē ir tik daudz iespēju, kuras tev noteikti nevajadzētu palaist garām. Jo Dievs runā uz tevi un viņš grib reāli darboties caur tevi. Varbūt tu esi gājis caur sāpēm, bet Dievs, kas ir tevī, viņš dod tev spēku uzvarēt. Tā ir mūsu privilēģija kā kristiešiem. Un neatkarīgi no apstākļiem mēs varam iziet cauri un būt uzvarētāji. Kādi ir tavi sapņu mērķi, ko tu vēlēsi sasniegt? Jo es zinu, ka to nav maz. Es zināju, ka tu uzdev šā jautājumu. Man sapņu mērķi, Tie ir daudz tiešām, kā Kristīna saka. Viens no mērķiem, protams, ir dziedāšanas karjera, bet tas ir tā kluzība, ceru, ka kaut kas varbūt piepildīsies. Šobrīd pat eju uz vokālo studiju, mācīties dziedāt, un ir, protams, arī izaugsmes un tā, un kad ir atšķirība par to, kā es kādreiz dziedāju un kā es dziedu tagad. Bet tā vispār no dziedāšanas sākās to, kad es, pamatskolā jau dziedāju, tad visādos ansamblīšos, tad es korī dziedāju, tad es draudzes korī dziedāju. Un jā, šis laiks dziedāju, un sapratu, ka varbūt tas ir tas talants, ko Dievs man ir iedevis, kā es varu kalpot viņam. Ja citiem tā ir dzejas rakstīšana, kā piemēram tev, tad man tas ir, kalpot Dievam ar savu balsi un to, kas man ir dots. Un tāpēc es arī ļoti daudz pazīstu arī kā mūziķus, gan Ezeriņu, kas šobrīd arī skan, gan arī Indra Šonu, gan pašu Upleju, un vēl tur daudz, ir arī 2 taksforšu grupu, un Lost Castle, ko es zinu arī no Matē, ir itīgi, daudz superīgas jauniešu grupas, kas ir vienkārši atvērušās. Un jā, es tiešām priecīgi un teicu Dievam, kad ir kaut kas tāds, un kad arī jaunieši izpauž savus talantus. Tas ir viens, otrs, protams, ir dzēja, kuru es esmu tā kā nolikusi šobrīd malā, jo dzējā tas ir, ja tev uznāk, tu viņu var uzrakstīt. Ja tev neuznāk, tad tur sēdēs stundu, 2 rakstīs, un tāpat viss izdzēsīs un izmetīs. Vismaz man tā ir, es nezinu, kā ar tev, bet es zinu, ka man tā ir. Kas vēl par mērķiem, protams, ir videoklipu ierakstīšana, kas ir tas, ko es arī nesu teikusi daudziem. Mamma arī daudzas lietas nezina. Protams, ir arī kalpošana, kura ir saistīta ar cilvēkiem, kuriem ir bijis grūti, kam ir pašnāvības bijuši taisīt. Protams, sievietēm, kurām ir ļoti grūti dzīve bijusi. Un man ir tā, ka es cenšos palīdzēt no sevis, ka es esmu gājusi cauri, cenšos saprast tās sievietes, kaut vai es neesmu tam gājusi cauri, ko viņas ir gājušas, bet tas nozīmē to, ka mēs nevaram viņas atbalstīt. Un to, kad arī pateikt to, ka lai arī kādu tu esi, Dievs tev mīl. Ir tā, kas ej klubiņā. Tas nav tāds klubiņš, kas ir kā Kojot vai vēl kaut kas, ir veselīgi dzīvesai klubiņš, kas ir Rīgā un arī Liepājā, Durbē un vēl da jebkur. Ja jums interesē, droši pierakstiet man draugos Facebookā vai da jebkur citur. Es jums varu palīdzēt. Precīzāk, ja jums ir vajadzīgs pirmkārt Dievs un pēc tam vispārējais. Tas ir viens, protams, bet kas ir galvenais un primārais tieši ir Dievs un tā kā pasludināt un pievest cilvēkus un saprast to, ka lai viņi nestaigā tumsā, bet lai viņi staigā gaismā uz to, ka lai arī cik lielā tumsā un biezā tumsā vai lielā purvā mēs esam, mēs varam tikt augšā, jebkurā gadījumā.
Kas ir uz šodienu, ko tu esi varbūt paveikusi kopā ar Dievu? Wow. Kopā ar Dievu šodien. Es esmu konkrēti piedevusi savam tēvam, kā jau es teicu. Piedevusi sev daudzas lietas. Un kas ir galvenais, ir tas, ka rodas jautājums. Jāsņemās. Ir tas, kad ir jāpiedod cilvēkiem, kur tā ir darījuši pāri. Bet šodienu man ir tā, ka es esmu sapratusi daudzas lietas, esot pie jums šeit, kad neko nevajag steigt. Arī par kāzām runājot. Bet, tas tā maz klusībām. Bet, kad viss nāk gaidīšana, kad tas pats ar ticības lietām un par to, kad vajag saglabāt to mieru uz visu. Un šodien Dievs man ir mainījis skatu uz dzīvi. To, kad ja es kādreiz biju normālā stresā uz visu, tad tagad es esmu diezgan mierīga. Un ja es arī esmu tāda, teiksim tā, trakais cilvēks, kas vienkārši trako un tā, bet tas nav tā, ka es trakoju no tā, kas es traka. Trakajiem piedara pasauli. Bet tas, kad es esmu traka pēc Dieva mīlestības. Un to, ka man ir tāda Dieva mīlestība tik daudz, kas viņam varētu būt visiem pēc kārtas. Bet man ir jāzina, kuram. Jo kā Bībelē rakstīts, nemetiet pēles cūkā. Tāpat kā suņiem nenes maizi, lai viņi neatnāk un nesaplos jūs. Tāpēc ir jāzina, kam mēs dodam to Dieva mīlestību. Lai arī mums ir jādod visiem un jāmīl katrs, arī savs ienaidnieks, kurš ir ļoti grūti mīlēt. Mums tas ir jādara. Tā kā jā, un šie laiki vienkārši ir diezgan interesanti. Jo tuvāk Jēzus otrajā atnākšanai, vai trešajā laikam sanāk, otrajā. Es tā nezinu, man Jēzus ir atnācis manā dzīvē, tā kā tā bija otrā atnākšana. Bet jo trakāk ir laiki. Pastāsti man, ko tu dari tajā veselības klubiņā? Es precīzāk mācos par veselīgu dzīvesveidu. Tas ir viens. Otrs. Mācos, lai varētu mācīt citus cilvēkus. Tas ir tas, ko es arī vēlos darīt pēc tam, ka es gribēju ietmēsties par uzturu speciālistu, bet sapratu to, ka kas iešu tajā klubiņā un iemācīšos visu par to, ko zinātnieki jau tagad māca. Bet es teikšu vienu. Jāsāk ar Dievu. Un pēc tam ar veselīgu dzīvesveidu, kurš ir vajadzīgs visiem, tāpat kā Dievs. Bet, jā, klubiņā ir tas, kad es satieku ļoti daudz cilvēkus, lai arī viņi ir kristieši vai nekristieši. Bet mēs varam redzēt savu gaismu. Nekristiešu vidū, kā jau es teicu. Bet klubiņā ir tas, kad tu aizēji, pavadi labu laiku, tu neviens nedzer alkoholu, tāpēc, kad alkohols nav veselīgs lielos daudzumos. Un par pīpēšanu vispār varam nerunāt. Tas ir vispār kategoris mazā aizliegts. Bet tas, kad tu redz, kā dzīvo cilvēki arī, kad viņi mainās, arī tā, ka viņi piedzīvo veselīgu dzīvesveidu. To, kad cilvēks, kurš nevar pakustēties, pēkšņi vienkārši skrien maratonus, tad ir tāds wow! Tā kā, jā, un es redzu to, kā Dievs darbojās arī viņa dzīvēs, tas, kad viņi saprot to, ka, labi, es padzeršu varbūt to kokteilīti vai paēdīšu tur veselīgi, man būs labi, jā, bet tajā pašā laikā padomā, kāpēc tu 90 gados var noskriet maratonu. Tad, viss ir iespējams. Tāpat kā mums viss ir iespējams, ir jebkuru cilvēku aicināt uz draudzi. Tā kā, jā. Tu stāstīji par veselīgo klubiņu un arī par ticību uz Dievu. Un man tas kopā savijās kā laba
tā kā pīne savijās, kad tas ir tas, kas mums vajadzīgs kā cilvēkam. Veselīgs dzīvesveids, tas ir vesela miesa un vesels gars mūsu sirdī, dzīvojot kopā ar Dievu. Tā kā es domāju, ka tu dari brīnišķīgu darbu, un Dievs tev vadīs uz lielām lietām. Es zinu, Lotiņa, ka tu ļoti skaisti dziedi, un tev tiešām ir talants, vai tu varētu arī mums kaut ko nodziedāt šovakar? Vecgadu vakarā. Tā būs viena dziesma, kuru es dziedāju kopā ar albertiešiem. Tas ir Svētā Alberta draudzē, kas ir katoļos, un man bija iespēja, ansamblī dziedāt. Tāpēc arī nebūs īsti fonogramma, jo to dziesmu mēs paši tā kā izdomājuši. Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl, priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl, priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kunga gars. Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl, priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl, priecājies, jo Dievs tevi mīl. Tomēr pasaulē ir grūtības, kā lai ar tām tiek galā. Te ir arī sāpes, ko nespēju vairs panest. Tomēr pasaulē ir slimības, kā lai tās dziedē. Jūtos, ka izsmelts ūdens trauks. Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl, priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl, priecājies, jo Dievs tevi mīl. Ar pasaulē ir grūtības, kā lai tām tiek galā. Te ir arī sāpes, ko nespēju vairs panest. Tomēr pasaulē ir slimības, kā lai tās dziedē. Jūtos, ka izsmelts ūdens trauks. Bet tiekmēr zini, ka ir kāds, kas tevi gaida. Dievs tevi mīl, viņš tevi mīl. Dievs, kas radīja visumu, zvaigznes un galaktikas, viņš tevi gaida, viņš tevi mīl. Wow, viņš tevi mīl. Priecājies, jo Dievs tevi mīl. Kunga gars ir dzīvs, viņš tevi mīl,
priecājies, jo Dievs tevi mīl. Jā, tiešām. Tās tiešām paldies to, ka tu mīli, lai arī tu esi šis zemes radītājs un tu esi visam radītājs un spēj mīlēt mūsu katru. Tiešām tavs darbojies ar šo liecību, caur šo dziesmu, caur šo visu tēvs, caur šo draudzi, caur šo visu kalpošanu tās un darbojies. Un parāda savu spēku cilvēkiem, kas tā nepazīst tiešām tās. Amen. Un paldies jums. Paldies, mīļā māsa Lota, tiešām par tik brīnišķīgu dziesmu. Un es domāju, ka jūs katrs varat aizdomāties par to, ko Dievs var paveikt arī jūs dzīvē. Kā tas ir noticis arī Lotas un daudz kristiešu dzīvē, jo Dievs ir dzīvs un reāls. Tas arī būtu viss šoreiz. Turpinājums sekos.